Esmu Imants Pulkstenis, elektronikas inženieris. Aironis uzņēmumā ieņemu elektronikas izstrādes nodaļas vadītāja amatu. Pēc skolas bija jāizvēlās nozare. Vienmēr ir patikuši datori, tehnika. Sākumā sāku studēt telekomunikāciju nozarē, maģistratūru pabeidzu ar elektronikā RTU. Darba gaitas veicu dažādos uzņēmumos, beigās nonācu šeit pie robotiem. Un šobrīd strādāju ar elektroniku un veidoju jaunus robotus Aironis uzņēmumā. Lai strādātu par elektronikas inženieri Aironis un arī daudzos citos elektronikas saistītos uzņēmumos, jābūt diezgan plašam prasmu lokam. Gan tās ir akadēmiskās zināšanas, ko var iegūt gan universitātē, gan koledžā, gribot tā, kādā līmenī vēlās ir vēlams studēt. Nozarē ļoti svarīgi strādāt ar rokām. Tas darbs nav tikai ar datoru. Obligāti ir jāprot arī atkļūdot savas kļūdas. Jāprot ir gan mērīt, gan atrast problēmas, gan atrast ātru risinājumu. Jo pats svarīgākais, lai roboti nonāktu uz lauku un turpina strādāt. Ja tev aizbraucot pie klienta nav nedaudz kauns par tavu produktu, tu esi par vēlu atbrauc ar prototīpu. Te ir svarīgs tas temps. Man patīk, ka mēs inovējam, mēs ļoti straujējam uz priekšu, mums nav laika apstāties. Tiklīdz mēs apstāsimies un domāsim pārāk ilgi, konkrēti mūs apsteigt. Dažreiz tas ļoti nogurdina, bet tas noteikti nav garlaicīgi. Tehnoloģijas, ko mēs izmantojam Aironis, lielākoties saistīts tomēr ar fiziskām kustībām. Tas nozīmē, ka mūsu ļoti liels uzsvars ir uz elektromotoriem un viņu vadību. Kas no vienas puses varētu likties ļoti vienkārši, bet ja tev vajadzīgs 100 metru augstumā kustināt robotu ar milimetru precizitāti, tad sākas problēma. Tu neko neredzi, tu skaties tikai kamerās un tev ir jāvada. Studiju laikā nācās pētīt sistēmu on chip. Bija atsevišķi kursi, kur bija uzdevumi, laboratorijas darbi. Un tā bija tā kā pilnīgi jauna pasaulē, jo pirms tam darbojos tikai mikrokontroleriem. Kad tur savienojās GPU ar CPU un FPGA programmējumā loģika ar mikrokontroleriem. Cik sarežģīts savienos tas viss kopā un kā viņi kopā dara visdažādākās lietas. Mēs vairs ikdienā to nepamanām. Mums apkārt ir datori, telefoni un visapkārt ir gudrās lietas, un mēs dzirdam tikai jā un vispārējo. Bet ir apakšā dzelžus, kā tas griežās. Tā ir tā elektronikas pasaule, ko neviens nepamana. Tie mazie rūķīši, kas tur strādā. Tur diezgan daudz ir laika jāpavada, lai kļūtu par augstu līmeņa speciālistu. Tas ir 10 gadu. Cenšot visu savu laiku neveltīt elektronikai, no hobijiem var izcelt to, ka man patīk ceļot. Arī ceļot ar motociklu, tas man patīk braukt, patīk būt vienkārši uz ceļa. Vēl no hobijiem var pieminēt, ka man arī patīk būt ar draugiem, grillē, taisīt grila balītes. Jauniešiem ieteiktu nebaidīties. Es nezinu, kāpēc, bet ir kaut kāds mīts, ka elektronika ir nenormāli sarežģīta, bet viņi nav sarežģītāki par citām inženierijas nozarēm. Jo, kā saka, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku, un tā ir taisnība pilnīgi visās nozarēs. Noteikti, lai sasniegtu augstāku līmeni karjerā, ir nepieciešams akadēmiskās zināšanas, kaut kāda teorētiskā bāze. Bez tā neiztikt. Elektronika būs tiešām ļoti pieejama, var nopirkt visdažādākos komplektus un sākt eksperimentēt mājās. Atrod to, kas interesē, un tad viss sanāks. Nebaidīties.